Sabiedriskā transporta problēmas kopš Latviju skāra ekonomiskā krīze īpaši samilzušas lauku reģionos. Slēgti daudz maršruti, samazināts reisu skaits. Valsts dotācija ir nepietiekama un pārvadātāji norāda, valsts joprojām tiem ir parādā. Šodien pasažieru pārvadātāji pat draudēja ar pakalpojumu pārtraukšanu, ja valsts nepiešķirs nepieciešamo finansējumu. Daļu valdība atrada, taču vai tas uzlabos situāciju, vēl grūti spriest. Un šorīt uz sarunu par problēmām un risinājumiem sabiedriskajā transportā esam aicinājuši Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas direktoru Ivo Ošnieku. Labrīt! Labrīt! Tad, cik kritiski šobrīd ir situācija? Vai var rasties situācija, kā mēs ziņās stāstām Zemgalē, Vidzemē, ka autobusi var pēkšņi sākt nekursēt? Šobrīd, pateicoties valdības sēdei otrdien, kas notikās, ir atrasts daļējs risinājums, lai varētu pārvadājumi notikt līdz gada beigām. Tas ir novembra-decembra mēnesī. Valdība prasīja to 1,7 miljonu vietā, piešķīra 700 000, bišķi vairāk, kas nodrošinās šo te pakalpojumu sniegšanu šanos dos reģionos. Mēs tā ceram, ka šo 2 mēnešu laikā netiks pieaudzēts parāds klāt vēl šiem 10 mēnešiem, bet, protams, jautājums paliek atklāts, jo ir jūs uzkrājas 10 mēnešos 1 miljons parāds par zaudējumu sekšanu. Līdz ar to situācija joprojām ir, teiksim, tik draudīga, kāda viņa bija, vairs nav, bet viennozīmīgi viņa par atrisināt nevar uzskatīt. Ja līdz gada beigām neuzkrāsies lielāks parāds, no kā ir atkarīgs tas, vai izdevumi būs pārvadātājiem lielāki vai mazāki? Tas ietekmē daudz apstākļi, gan laika apstākļi, gan arī degvielas cenas un tādas mainīgās izmaksas, kuras pārvadātāji nevar noprognozēt. Līdz ar to, ja tiešām uznāk decembrī ļoti liels saules un sniegs, tas prasīs papildus līdzekļus gan degvielā, gan arī teritoriju tīrīšanā un izbraukšanā visām pārējām. Kā ar pasažieru skaitu, vai to ir iespējams prognozēt, kā vispār šobrīd ir, vai pasažieri kļūst vairāk vai mazāk? Pasažieri pēc statistikas datiem, diemžēl, kļūst arvien mazāk. Tam ir 2 iemesli. Viens ir iemesls tas, ka daļa joprojām brauc ārā no Latvijas, meklē darbu citur, jo šīs darba iespējas Latvijā nav atrodamas. Otrs ir tas, ka joprojām mums notiek šī cīņa ar šiem nelegāliem pasažieru pārvadātājiem, kas ar katru dienu, diemžēl, šo savu biznesu arvien vairāk attīsta, un līdz ar to daļa pasažieru izvēlas viņu pakalpojumus. Bet tas ir aktuāli arī reģionos, kur valsts un, teiksim, jūsu asociācijas biedri ir nonākuši ļoti grūtā situācijā? Šobrīd ir tā, ka jau šobrīd šī situācija ir pārnesusies arī uz reģioniem. Ir iezīmes, kad jau arī vietējos reģionālos pārvadājumos notiek šādi nelegāli pasažieru pārvadājumi, teiksim tā atklāti. Tad kādēļ tik ilgi joprojām nav risinājumu? Šobrīd tas ir politiķu jautājums. Jāsaka tā, viņš beidzot šī gada otrā pusē ir izkustējies. Šobrīd uz otro lasījumu Tautsaimniecības komisijas sēde notiks, kas skatīs priekšlikumus uz otro lasījumu autopārdājumu likuma grozījumam. Cerams, ka šis process netiks bremzēts un līdz šī gada beigām, varbūt pat ātrāk, šis likums beidzot tiks pieņemts tādā redakcijā, lai būtu iespēja kontrolējušām institūcijām šo te pārvadājumus kontrolēt. Kā tas tieši notiks, ko likums paredzēs? Likums paredzēs konkrēti noteikti to, kas tad ir šie neregulārie pārvadājumi, stingrāka definīcija būs, un otrs, mums beidzot ir jāizdod kabineta noteikumi, jo mums ir Latvijā vismaz pasažieru pārvadājumos viena nozare, kur vispār nav nekāda regulējuma, nav kabineta noteikumi, ir likumā pāris normas, un tas ir ar visu. Protams, šobrīd izmantojot šīs likuma nepilnības un to, ka nav šie kabineta noteikumi, kas regulē, kādā kārtībā jāsniedz ir, protams, izmanto aktīvu pārvadātāju, izmanto savā labā šo te. Starp citu, ir izskanējis medijos nepārāk oficiāli, ka varētu būt kādi politiķi ir ieinteresēti novilcināt šo likumu pieņemšanu, vai jūs arī esat kaut ko tādu novērojis, dzirdējis, manījis? Katrā ziņā piedaloties šīs Tautsaimniecības komisijas sēdēs un darba grupā, ir tiešām deputāti, kas aktīvi iestājās par to, lai šāda likuma redakcija netiktu pieņemta. Tāpat laikā stipri rezervēti tiek piedāvāts kaut kas vietā. Un tas ļauj secināt, ka ir kaut kādas politiskie spēki, kas ir ieinteresēti. Kādi ir tie argumenti, kādēļ viņi nevēlas šo likumu virzīt tālāk un pieņemt? Argumenti ir ļoti tādi, viņuprāt, vienkārši.
Viņi to visu akcentē uz to, ka viņi šobrīd šo pakalpojumu var sniegt lētāk un labāk nekā sabiedriskais transports. Bet, diemžēl, secinājums mums ir tāds, ka viņi pēc būtības šobrīd nodarbojas ar pakalpojumu, kas Latvijai definēts taksometru pakalpojums. Jo individuāls pasūtījums no durvīm līdz durvīm, tas mums šobrīd Latvijā taksometru pakalpojums. Tas nav sabiedriskā transporta funkcija. Sabiedriskā transporta funkcija ir nogādāt cilvēkus uz darbu, uz skolu, uz veselības aprūpes iestādēm, daudz kur citur, un viņam ir jāpilda tāda funkcija, kas apmierina lielāko sabiedrības daļu, nevis viena klienta individuāla vēlme, viņam tur nokļūt, teiksim, tādā un tādā adresē. Tas ir taksometru pakalpojumi, kas tiek jau regulēti. Tāpēc mūs izbrīna šis fakts, kāpēc viņi negrib strādāt šī taksometru pakalpojumu jomā, legālā biznesā. Vēl atgriežoties pie šī finansējuma jautājuma, jūs minējāt, ka šie valdības piešķirtie 760 000 pietiks līdz gada beigām. Kas notiks nākamgad? Nākamgad sākās jauns budžets. Kā jūs zināt, es šobrīd vēl nezinu, vai vakar pa nakti šorīt apstiprināts ir, bet katrā ziņā ir jauns budžets. Diemžēl jāsaka par 14. gada budžetu tā, ka joprojām mums tiek piešķirta bāzes likme, kas ir nepietiekoša. Līdz ar to būs daļa reģionu, kur šis finansējums jau no paša gada sākuma atkal tiks iedots nepietiekošā apmērā. Un līdz ar to šīs problēmas, kas mums jau bija 2 gadus, kad mēs sākām gadu ar nepietiekošu finansējumu, būs arī nākamgad, diemžēl. Tas ir tas, ko Saeimā šodien lems, tātad, ja virza šo likumu tālāk, tad zaudējumi, kas radušies pārvadātājiem, tomēr būs jāsadz no valsts budžeta. Tas nozīmē, ka nākamgad budžetā tomēr vajadzēs grozījums tieši jūsu sfērā. Viena lieta ir, šobrīd ir mums viss pūles veltīts uz to, lai šo likumu tiešām šodien viņš iet 2. lasījumā, grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Mums pēc iespējas ātrāk viņš ir jāatbār uz 3. lasījumu un jāpieņem galīgā lasījumā. Būtiski ir tas, ka šobrīd tur iestrādāts ir normas, tas ir viens, ko jūs pieminējāt, kad ļaus sekt no valsts budžeta, bet otrs ir šobrīd viss pārējais ir vērsts uz to, lai daudz maz sakārtot un optimizētu to situāciju, kāda viņa šobrīd ir Latvijā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu, jo tur ir tā saucama nodošana vienās rokās. Līdz ar to zināmu kaut kādu optimizāciju iespējams arī būs veikt pateicoties šim pieņemtajam likumam. Vai tas būs pietiekami, lai mēs iekļautos šī budžeta rāmī, to ir grūti pateikt, jo, kā es jau pirms tam teicu, ir šie daudzie faktori. Degvielas cenas, laika apstākļi un vispārējais. Jāvēl jums veiksmi, un visticamāk, ja tomēr decembris būs ar bargu ziemu un politiķi necīnīsies par jūsu problēmām, tad aicināsim jūs atkal šeit uz studiju. Lielas paldies! Paldies!